Kāpēc valsts pārvalde un sabiedrība tik bieži vienotrai neusticas? Kāpēc viena uzskata, ka ierēģi nedzird cilvēkus, bet otra, ka sabiedrība nesaprot, kā valsts patiesībā darbojas? Un pats galvenais, ko mēs varētu darīt citādi? Par šiem jautājumiem esmu domājis ilgi, jo dzīvē man ir bijusi iespēja uz valsts un sabiedrības attiecībām paskatīties no ļoti dažādām pusēm. Visbiežāk jau katrs uz šīm attiecībām raugās no tās pozīcijas, kādā lomā viņš pats atrodas. Mēs visi esam savas valsts iedzīvotāji. Tā ir viena, visiem vislabāk zināmā loma. Daļa no mums ir uzņēmēja lomā. Vēl daļa valsts pārvaldes vai pašvaldību darbinieku lomā. Salīdzinoši nedaudz ir bijuši likumdevēji, piemēram, Saeimas deputātu lomā. Savukārt citi, kuru teiktais var nopietni ietekmēt sabiedrības viedokli, ir žurnālistu un mediju pārstāvju lomā. Taču domāju, ka nemelošu, ja teikšu, reti, kuram ir bijusi iespēja uz notiekošo paskatīties no gandrīz visām šīm pusēm. Tā nu dzīvē ir iegrozījies, ka es šīs lomas esmu pieredzējis neparasti tādā dažādā mērā. Aptuveni 4. gadsimtu esmu strādājis privātā sektorā un vadījis savu uzņēmēju darbību. Vairāk nekā 9 gadus esmu strādājis valsts pārvaldē. Veidojot YouTube kanālu Rezumē LV, esmu intervējis cilvēkus, pētījis dažādas jautājumus un mēģinājis sarežģītas lietas izskaidrot sabiedrībai saprotamā valodā. Savukārt 2024. gada pavasarī Eiropas pilsoņu panelī Briselē man bija iespēja kopā ar cilvēkiem no citām Eiropas valstīm apspriest priekšlikumus Eiropas Savienības nākotnē. Protams, Eiropas pilsoņu paneļa dalībnieki nekļuva par likumdevējiem, taču tā bija iespēja pietuvoties lēmumu veidošanas procesam un savām acīm redzēt, kā 150 ļoti dažādu cilvēku diskutē un mēģina nonākt pie kopīgiem ieteikumiem Eiropas Savienības lēmumu pieņēmējiem. Atrodoties šajās dažādajās lomās, esmu daudz domājis par to, kāpēc valsts pārvaldes un sabiedrības attiecības nav savstarpējas uzticēšanās pilnas. Manuprāt, ļoti bieži problēmas sākas komunikācijā. Ne tikai tajā, ko valsts cilvēkiem pasaka, bet arī tajā, kā tā klausās, kā skaidro savus lēmumus un vai vispār mēģina saprast cilvēku pieredzi. Taču mani interesē ne tikai tas, kāpēc kaut kas nedarbojas. Daudz svarīgāks man šķiet jautājums, ko varētu darīt labāk. Tāpēc esmu nolēmis īstenot senu lolotu ieceri un šajā kanālā publicēt garākas sarunas ar cilvēkiem, kuri valsti, sabiedrību un komunikāciju ir piedzīvojuši no dažādām pusēm. Studijā aicināšu valsts pārvaldes darbiniekus, uzņēmējus, politiķus, žurnālistus, komunikācijas profesionāļus un citus cilvēkus, kuriem ir pieredze un savs argumentēts skatījums. Nevis tādēļ, lai visi nonāktu pie kaut kāda viena pareizā viedokļa, bet lai mēģinātu labāk saprast, kāpēc mēs vienu un to pašu situāciju redzam tik atšķirīgi. Sarunas būs video podcastu formātā, tāpēc tās varēs ne tikai skatīties, bet arī klausīties. Braucot automašīnā, gatavojot vakariņas vai ravējot dārzu. Ja arī jūs interesē Latvijas valsts pārvalde, tās attiecības ar sabiedrību, uzticēšanās un komunikāciju, abonējiet šo kanālu. Šīs sarunas publicēšu tieši šeit, savā personīgajā kanālā, nevis Rezumē LV, kurā turpināšu stāstīt par tehnoloģijām un to praktisku izmantošanu. Lai tehnoloģijas paliek savā plauktiņā, bet cilvēku un valsts attiecības savā. Lai gan, kā jau dzīvē mēdz gadīties, reizēm arī šie plauktiņi diezgan pamatīgi sagāžas kopā.